kādi ir līmeņi mākslīgā intelekta attīstībai uzņēmumā. Manuprāt, tie ir 3. Pirmais un pamata. Katram uzņēmuma darbiniekam ir jāprot labi uzdot jautājumus. Tas ir prompt engineering. Pēc būtības tie ir 10 punkti, par kuriem es stāstu savās nodarbībās, un veidojot gudrus jautājumus, mums ir liela iespēja, ka mēs saņemsim gudras atbildes. Otrais līmenis ir asistentu, jeb šo aģentu veidošana. Gan vienus, gan otrus mēs varam paši izveidot, lai palīdzētu savu individuālo darbu izpildēji. Piemēram, rakstīt ēpastus, piemēram, sagatavot atskaites pēc noteiktas formas, piemēram, automatizēt atbildes sagatavošanu klientam. Trešais līmenis - mēs veidojam automatizācijas plūsmas, kad mēs vairs nestāvam klāt pie virpas. Mums ienāk pieprasījums, mākslīgais intelekts to apstrādā, atbild uz klienta jautājumiem, iereģistrē klienta vizīti pie mums, vai arī nosūta klientam anketiņu, kuru saņem mans pārdevējs, un rekur ir gatavs silts līdz.